Televīzijā rādi? Nē, studijām. Sarkandaugava. Tieši tā daļa no Rīgas, kur esmu pavadījis lielāko daļu no savas dzīves. Vieta, kur esmu mācījies, vieta, kur esmu izaudzis. Dzīvojot Rīgā, esmu bieži saskāries ar dažādiem stereotipiem par Sarkandaugavu, kuri šķietami paskaidro, kas tā ir. Populārākais no tiem mītiem ir par to, ka lielākoties visi Sarkandaugavas iemītnieki kaut kādā veidā ir saistīti ar alkoholu. Ļoti dažādi cilvēki stāsti ir šajā apkaimē, un pati apkaime ir ļoti raiba un dažāda. Lūk, iepazīsimies ar dažādiem cilvēku stāstiem. Я здесь, в этом доме живу. Можешь у меня сели все телефоны, можешь позвонить мне от тебя, спросить, во сколько она приедет. Просто вот здесь телефон пришлет. Я уже задолбался ждать. Ну я уже, у меня есть ключ от одной квартиры, у меня две квартиры. Соловая я. Видишь, что ее ждет муж? Я вас вижу все время, тоже гуляю, мы соло, мы тут на Тойоте бегаем, а у меня сын на рейндж-ровере, технологии все время. Дай Бог вам здоровья, красавчики вы, дай Бог здоровья. Хорошо отдохнули сегодня? Sarkandaugava mainās. Kādam šķiet, ka par labu, kādam šķiet, ka par sliktu. Bet tomēr jāatzīst, ka cilvēkiem arvien vairāk parādās jaunas, skaistas atpūtas vietas. Bet, kā varam novērot labajā tālajā stūrī, cilvēkiem joprojām trūkst to atpūtas vietu, un varbūt tomēr kaut kur jāierīko kāda deju skatuve. Bet, atgriežamies pie cilvēku stāstiem. Что, блядь, что? А? Я, по-моему, объяснял, что на меня родители злятся, что мы их не поздравили. Куда я поеду, блядь, в жопу или ебать, в лес, нахуй? No saviem pusauģu gadiem es pilgti atceros, ka uz meža parku vienmēr varēja doties ar jauniem, klauniem tramvajiem. Bet, dodoties uz Sarkandaugavu, es lepni braucu ar veco un jau kļuvušu par leģendāro 5. tramvaju. Toties mūsdienās Sarkandaugavas iedzīvotājiem ir pieejami jauni vilcieni un jauna stacija Galdri, kas atrodas pa vidu stacijām Sarkandaugava un Mandeļa. Tātad kaut kur apkaimes vidū aptuveni. No vienas puses ieviesums ļoti labs, jo līdz centram var nokļūt aptuveni 15 minūšu laikā vien. Bet, kā varam redzēt, ne visi ir apmierināti ar šādiem satiksmes risinājumiem. Un arī ievērojiet, kāds ir ietves. Nekad nebūtu iedomājies, ka savas dzīves laikā es piedzīvošu, ka šī vieta beidzot tiks sakārtota.
Lūk, vēl viens no nesenajiem ieviesumiem mūsu apkaimē - grāmatu skapīši. Iedzīvotājiem ir iespēja gan atdot vecas grāmatas, kuras jau nav interesanti lasīt, gan ir paņemt kaut ko savu. Es pats personīgi arī esmu ņēmis grāmatas no turienēm, bet, diemžēl, negadījās ielikt nekādu grāmatu atpakaļ. Ja grupa astronauti pirms aptuveni gadiem 20 dziesmā Daļa Rīgas apdziedāja leģendāro 15. trolejbusu, tad kāds Sarkandaugavas iedzīvotājs noteikti varētu atcerēt līdzīgu dziesmu, tikai pieminot leģendāro 3. trolejbusu, kas, manuprāt, ir populārākais veids, kā nokļūt no Sarkandaugavas uz centru, vai arī no centra uz Sarkandaugavu, kā nu kuram vajag. Kāds varbūt jau varēja nojaust, ka mēs nonācām Ozolainē, kas arī ir daļa no Sarkandaugavas. Kaut arī bieži vien cilvēkiem vajadz aizmirst, ka šī vieta arī ir daļa no lielās apkaimes. Par galvenajām apskates vietām šajā pilsētas daļā mēs noteikti pieminētu tirdzniecības centru Sky, un Ozolainas parku. Ja jūs vēl te neesat bijuši, ļoti sirsnīgi iesaku te kādreiz iegriezties. Dodamies uz trūmākām Sarkandaugavas daļām, kuras vēl nepaspēja piedzīvot straujas izmaiņas. Tāpēc tajā saglabājās krasi kontrasti. Bet sāksim ar puspabeigtu ēku, Āpsalas un Vāpstu ielu krustojumā. Nonākam Priežu ielā, tieši Priežu, Sīmeņa, Āžu un Patversmes ielu kvartāls ir viena no tām vietām, kur man vecāki vienmēr teica labāk nespērt soli, it īpaši tumšākā dienas laikā. Un, kad es pirmo reizi pārkāpu šo noteikumu un spēru savu soli šajā Sarkandaugavas daļā, es uzreiz sajūtu, ka šeit varētu noteikti filmēt kādu šausmu filmu. No vienas puses te var novērot vēsturisku apbūvi, bet no otras puses, diemžēl, bieži vien šīs vēsturiskas ēkas ir grausti. Un, kas mani visvairāk pārsteidza, vairāk uzzinot par šo apkaimes daļu, ir tas, ka šeit, gandrīz pusstundas attālumā no centra, cilvēkiem ir problēmas ar ūdens apgādi. Atgriežoties šajā, pēc manām sajūtām, baisākā apkaimes daļā, es biju patīkami pārsteigts, ka šeit ir dzīvība, un pamazām, bet tomēr kļūst labāk.
Uz sienām mēs varam novērot arī viskaut kādus zīmējumus, vai arī grafitī, kā to mēdz tagad saukt. Manuprāt, vēsturniekiem te būtu daudz ko darīt un pētīt, kā tad bija Sarkandaugavas dzīve. Nomakslīte. Lūk arī Sīmaņa iela. Izmantojot brīdi, padalīšos ar savu nesenāko atklājumu par šo apkaimi. Kā izrādās, šajā pelēcīgajā ēkā kreisajā pusē ilgus gadus piedzīvojis latviešu dzejnieks Aivars Neibarts. Cerams, kādreiz šī mājiņa kļūs par viņa dzeju veltītu muzeju. Sarkandaugavai tiešām noderētu vēl viena kultūras pieturu vieta. Nekad nebija domājis, ka tieši šajā Sarkandaugavas daļā es sastapšu cilvēku ar tik oriģinālu modes izjūtu. Paturpinot par kultūru vietām, lūk viena no jaunākām radošais kvartāls Provodņiks. Ierīkots kādreizējās rūpnīcas ēkā. Es tur iegriezos vēl pirms tas kļuva par kaut kādu kultūras vietu. Jā, var tā teikt, nelegāli, bet tas tā starp mums. Tālāk aiz tilta sāks cita apkaime, Kundziņu sala. Pirmo reizi es tur trāpīju pilnībā nejauši. Mēs kā parasti braucu ar 3. trolejbusu, un pēkšņi es saprotu, ka esmu nokļuvis kaut kur citur, ka es pēkšņi braucu kaut kur pāri tiltam. Izrādījās tā bija Kundziņu sala. Jau vēlāk, vairāk pišķīt iepazinot Kundziņu salu, mēs jau bieži tur devies, piemēram, dzimšanas dienas svinībās kopā ar saviem draugiem, klases biedriem. Sarkandaugu ir arī pusaizbērta upe. Agrāk tā bija liela un garana un stiepās gandrīz vēl līdz Rīgas centram, bet mūsdienās no tās palika tikai niecīga daļa. Bija vairākas domas par promenādes izveidi, bet laikam mūžīgi nāksies Sarkandaugavas iedzīvotājiem skatīties uz Sarkandaugavas upes krastos izmestām riepām un upes izlīdošiem metāla gabaliem. Manas dzīves laikā par Sarkandaugavas upi sauca tās skaistāko daļu, kas atdala Sarkandaugavas apkaimi no Kundziņu salas. Manuprāt, vēsturiska netaisnība. Sarkandaugava ir kā cilvēks. Tā pieaug, kļūst vecāka un mainās. Viņi noteikti ir sava skeleta skapī, kuri daudziem šķiet pat interesantākā lieta par viņu. Vienlaikus viņā ir pārāk daudz, lai iespiestu vienā personībā, un man atvēlētās nieka 15 minūtēs.